Labdien! Ir sākusies mūsu 18. izaicinājumā diena, bet pirms mēs sākam zīmēt, vēlos jūs uzveicināt uz mūsu noslēgumu, kur zīmēsim fantastisku Ziemassvētku egli. Tātad tiekamies 22. decembrī, 7:00 šeit pat tiešraidē YouTube kanālā. Nu ko, mūsu 18. diena ir klāt. Ir palicis pavisam maz līdz mūsu izaicinājuma beigām. Tie, kas ir tikuši tik tālu, jūs esat lieliski, jūs esat malači. Un šodien, kā jau vakar teicu, tad mēs zīmēsim kalnu. Tad lapu šodien turēsim vertikāli. Un man kā vienmēr ir 4. daļa no A4 lapas. Jūs varat izvēlēties arī citus formātus. Protams, man ir flomasteri, zīmuļi un marķieri. Un šodien mēs zīmēsim kalnu. Kalns simbolizēs mūsu kāpšanu viņā augšā, lai sasniegtu savus mērķus. Tātad es ņemu melnas krāsas marķieri. Jūs arī droši ņemat vai nu melnas krāsas, tumšas krāsas kādu marķieri, gēla pildspalvu, vai droši var ņemt arī zīmolu, tumšas krāsas. Un sākam mūsu darbiņu. Oriģinālā šo kalnu varētu saukt par Everestu. Everests asociēs ar augstu virsotni, bet, pat cik mēs dzīvojam Latvijā, mēs tikpat labi varam šo te visu nosaukt par mūsu mīļo gaiziņu. Nu ko, tātad ņemam lapu un zīmējam kalnu. Kalns mūsu gadījumā būs 3 stūris. Tas ir tur, kur mēs kāpsim. Lai kalnam būtu vairākas virsotnes, vairāk pakāpieni, tad var droši arī iezīmēt vēl plakus 3 stūri, mazāku. Un vēl vienu. Kopā 3 stūri. Tas simbolizēs mūsu kāpšanu kalnā. Pat cik mēs šodien kāpjam kalnā, tad mūsu mērķis noteikti ir kaut kas liels un kaut kas foršs. Tāpēc šodien mūsu mērķi mēs apzīmēsim kā saulīti. Man būs liela saulīte. Droši var piezīmēt stariņus. Nekautrējamies kāda, kuram tā saulīte ir. Tāpat tās, ja, piemēram, ir skaidri zināms kāds mērķis, ko jūs vēlaties tuvākajā laikā sasniegt, tad droši var arī ierakstīt. Jo, kā zināms, neirografikā mēs varam arī zīmējumā rakstīt iekšā šo te simbolu, ko šī te figūra nozīmē. Un nākamais, ko mēs darām, mēs atrodamies šobrīd kalna lejā, pakāpē. Un viss, kas mums jādara, lai sasniegtu šo te mūsu izvirzīto mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, ir jākāpj augšā šajā kalnā, lai redzētu mūsu šo te saulīti. Protams, saules stari mūs jau arī lejā sagaida, bet jo augstāk virzamies, jo tuvāk mūsu te sarkanais punkts, mūsu mērķis. Un tāpēc no lejas uz augšu mēs nesam zīmējumā neirolīnijas. Neirolīniju skaitu skatāties, kā jums ir ērtāk. Tās var būt pāris līnijas, tās var būt vairākas līnijas. Tas ir atkarīgs no jums. Kalnu arī var mierīgi noneirografēt, lai viņš ir tāds interesantāks. Var arī šeit kalnu tādu nelīdzenu iezīmēt. Un turpinam pielikt arī kādu neirolīniju. Ar neirolīnijām var eksperimentēt. Var, piemēram, uzzīmēt kādu ar biezāku marķieri, var pielikt kādu ar plānāku pildspalvu vai plānāka izmēra marķieri vai gēla pildspalvu. Līnijas jebkurā brīdī var papildināt. To var droši eksperimentēt un droši arī papildināt. Un nākamais punkts, lai šis te mūsu kāpšana augšā organiski notiek, tad mēs arī, protams, nopuļojam mūsu darbiņu. Apuļojam šajā gadījumā ir lietas, ko mēs varam neapuļot. Tas noteikti ir kalns, jo neirografikā 3 stūris ir tā enerģija, kas mūs virza, ir tādi tā kā mazi dzelonīši, kas liek mums kustēties ātrāk uz priekšu. 3 stūris pēc vēlamies skatīties, vai vēlaties šos te asos virsotnītes nopuļot vai ne. Un pat cik mēs esam ieredzinājuši mūsu to iekšējo mērķi, mūsu to sapni, ko mēs šeit esam ielikuši, tad arī viņas stariņus var droši arī neapaļot. Bet pārējās līnijas, neirolīnijas, kuras mēs esam ienesuši darbā, tad droši apaļot. Nu ko, ķeramies klāt. Tātad, tie, kas pirmo reizi šobrīd ir pieslēgušies mūsu izaicinājumā, tad atgādināšu, ka neirografikā mēs apaļojam asos stūrīšus. Kā tas notiek šobrīd, piemēram, šajā vietā 4 asi stūrīši. Lai viss iekļautos šis te vēstījums, ko mēs esam ienesuši, mēs šajos stūrīšus iezīmējam kā pusapļus vērstus uz āru. Un pa vidu rodas tāds bišķīgi nesaprotams krusts, mēs viņu aizkrāsojam. Šajā brīdī mēs apvienojam vairākas neironu saites vienā veselumā. Un tādā veidā mēs šo te visu zīmējumu nopuļam. Protams, izņēmumi ir tas, ko es jau iepriekš minēju. Nu ko, aiziet!
Kāds būs pamanījis, ka tās tievākās līnijas es vēl neesmu nopaļojusi, tāpēc, lai viņas iekļūtos mūsu darbiņā ar plānāku pildspalvu arī nopaļošu. Tagad gan esam nopaļojuši. Un nākamais punkts, ko mēs darām, krāsojam mūsu zīmēm. Var droši krāsot ar flomasteriem, ar zīmoliem, kas no kuram patīk. Es šodien krāsošu ar zīmolīšiem. Tātad krāsu izvēle ir jūsu ziņā. Vienīgais, kas jāatceras, ka vienā krāsā mēs krāsojam vismaz 2-3 krāsu laukumus. To arī nodemonstrēšu. Tas izskatās aptuveni šādi. Šobrīd zaļā krāsā ir aizkrāsoti 4 krāsu laukumi. Pārējais ir jūsu ziņā. Jūs varat droši ielikt kādu ēniņu, kādu līniju pielikt klāti, piemēram, kādam liekas, ka gribas vēl papildināt zīmēm. Tas viss ir atļauts. Šajā brīdī jūs katrs kļūstat par mākslinieku. Un jūsos droši mostas jūsu iekšējais mākslinieks, kurš jums liks pie šī darbiņa pastrādāt. Viņš brīvi izvēlas gan krāsas, gan formas, ko jūs šeit krāsojat un kā jūs krāsojat. Par šiem te eksperimentiem nevajag satraukties, viss ir kārtībā. Ko esam pabeiguši ar krāsošanu. Un nākamais punktiņš, ko jūs noteikti atceraties, ir nofiksēt mūsu gala rezultātu. Gala rezultātu jūs izvēlaties, kas jūs vispirvairāk šobrīd šajā zīmējumā saista, to arī iezīmēt ar biezāku līniju. Es vēlos iezīmēt savu šo te mērķi, savu gala rezultātu, uz kā es tiecos, ejot pa šo te kalnu. Tāpēc iezīmēšu šo te centrālo apli. Un, protams, ienesam darbā arī lauka līnijas. Lauka līnijas dos mūsu darbiņam papildus enerģiju no kosmosa, dieva vai visu, no kurš no kuram tic. Var izvēlēties kādas 2-3 līnijas, kas jau ir darbiņā, vai uzzīmēt kādu jaunu līniju. Es šoreiz izvēlos pa esošām līnijām ievilkt šos te lauka līnijas. Ja, piemēram, zīmēt jaunas līnijas, tad atcerieties, ka obligāti viņas ir arī jāropaļo, lai viņas iekļaujas organiski mūsu darbiņā. Kad viss šis ir izdarīts, tad mūsu darbiņš ir pabeigts. Paskatāmies no malas, ja gribas kaut ko papildināt, tad droši varam papildināt ar papildus līnijām vai kādu figūru, bet tā, principā, mūsu darbiņš ir galā. Paldies, ka biji mūsu kopējā 18. dienā. Priecāšos, ja atstāsi laiku šim te video. Ja neesi vēl šī te kanāla sekoties, tad droši pieseko. Un atgādināšu, ka es jūs ielūdzu uz 22. decembrī vakarā uz kopēju zīmēšanu. Un tiekamies jau rītdien mūsu 19. izaicinājuma dienā.